Ja jūs jautājat, vai Incogni vai Delete Me ir labāka izvēle jūsu personisko datu aizsardzībai tiešsaistē, jūs esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es salīdzināšu abus privātuma pakalpojumus un palīdzēšu jums izlemt, kurš no tiem jums varētu labāk atbilst. Un ja domājat par reģistrēšanos, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! Incogni and Delete Me. Abi noņem jūsu personisko informāciju no datu starpnieku datubāzēm, kas pārdod vai koplieto jūsu datus ar reklāmdevējiem, spameriem vai pat krāpniekiem. Incogni ir vadīts tā paša uzņēmuma, kas aiz Surfshark VPN, kas nozīmē, ka tam ir spēcīga pieredze privātuma un kiberdrošības jomā. Tas automātiski sūta noņemšanas pieprasījumus desmitiem datu starpnieku un pastāvīgi tos uzrauga, lai pārliecinātos, ka jūsu dati neatgriežas. Delete Me darbojas līdzīgi, bet izmanto nedaudz vairāk manuālu pieeju. Cilvēku privātuma eksperti veic atteikšanās procesu jūsu vietā un nosūta detalizētus ceturkšņa pārskatus, kuros norādīts, kuras vietnes ir noņēmušas jūsu datus. Tātad, lai gan abas pakalpojumi sasniedz to pašu mērķi, Incogni vairāk koncentrējas uz automatizāciju un ērtībām, savukārt Delete Me uzsver personalizētu praktisku pieeju. Nākamais pārklājums un reģioni. Incogni pašlaik atbalsta lietotājus ASV, apvienotajā karalistē, Kanādā un Eiropas Savienībā, un saraksts turpina pieaugt. Delete Me galvenokārt koncentrējas uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur tā aptver simtiem datu starpnieku. Tāpēc, ja jūs atrodaties ASV, Delete Me ir nedaudz plašāka vietējā pārklājuma. Tomēr starptautiskajiem lietotājiem Incogni ir skaidrs uzvarētājs, jo Delete Me aptveršana ārpus ASV ir ļoti ierobežota. Tagad runāsim par cenām. Incogni piedāvā divus galvenos plānus – mēneša un gada abonementu. Mēneša plāns ir apmēram $13, bet gada plāns ir ar lielu aplaidi, samazinot to līdz tikai dažiem dolāriem mēnesī. Ir arī ģimenes plāns, kas ļauj dalīties aizsardzībā ar līdz pat 5 cilvēkiem. Tas ir labākā vērtība, ja vēlaties aizsargāt visu savu mājsaimniecību. Delete Me no otras puses maksā apmēram $102 USD gadā vienam lietotājam vai 222 cilvēkiem. Nav mēneša opcijas, tāpēc jums jāatmaksā pilns gads iepriekš. Tātad, runājot par cenām, Incogni skaidri uzvar, tas ir daudz pieejamāks, īpaši, ja izvēlaties ģimenes plānu un sadalāt izmaksas. Kas attiecas uz lietošanas ērtumu, Incogni ir ārkārtīgi vienkārši uzstādāms. Pēc reģistrēšanās jūs vienkārši verificējat savu identitāti un ļaujat sistēmai automātiski apstrādāt atteikšanās pieprasījumus. Jūs varat tieši sekot līdzi progresam savā vadības panelī un saņemt atjauninājumus, kad starpnieki apstiprina datu dzēšanu. Delete Me arī piedāvā lietotājiem draudzīgu vadības paneli un nosūta detalizētus ceturkšņa pārskatus ar ekrānu uzņēmumiem caurspīdības nodrošināšanai, taču process ilgst ilgāk, jo lielāko daļu no tā veids manuāli viņu komanda. Ja jūs dodiet priekšroku automatizācijai un ātrākām atjauninājumiem, Incogni ir priekšrocība. Ja vēlaties visvairāk automatizētu, pieejamu un starptautiski atbalstītu datu dzēšanas pakalpojumu, Incogni ir labāka izvēle, bet, ja dzīvojat Amerikas Savienotajās valstīs un dodiet priekšroku detalizētiem manuāliem ziņojumiem un cilvēku pārbaudītiem rezultātiem, Delete Me varētu būt vērts augstākajai cenai. Jūs atradīsiet saites uz abus pakalpojumus aprakstā, un reģistrējoties caur zemāk esošo saiti, saņemsiet zemāko pieejamo cenu jūsu plānam. Un ja šis video jums bija noderīgs, neaizmirstiet atstāt patīk un abonēt vairāk privātuma un drošības satura. Paldies par skatīšanos!